Zižļu dūzis taisnā pozīcijā. Kad zižļu dūzis izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads būs kā enerģijas eksplozija, pilns ar iespējām, jauniem sākumiem un radošiem izaicinājumiem. Šī kārta simbolizē ugunīgu entuziasmu un motivāciju, kas palīdzēs tev piepildīt savus sapņus. Attiecībās šī kārta norāda uz jaunu dzirksti un aizraušanos. Ja esi attiecībās, tās kļūs emocionālākas un aizrautīgākas. Šis ir laiks, kad jūsu saikne iegūs jaunu enerģiju, un jūs abi varat uzsākt ko jaunu kopā. Vai tas būtu kopīgs projekts, ceļojums vai vienkārši jaunas, aizraujošas aktivitātes. Ja esi viena, zižļu dūzis liecina, ka šogad tu vari piedzīvot negaidītu satikšanos ar kādu, kas ienesīs tavā dzīvē kaislību un iedvesmu. Šī attiecība nebūs garlaicīga, tā būs pilna enerģijas un jaunu iespaidu. Darbu un finanšu jomā zižļu dūzis sola lieliskas iespējas. Tas var būt gads, kad vari uzsākt jaunu projektu, iegūt paaugstinājumu vai pat pievērsties pilnīgi jaunam virzienam. Tava enerģija un entuziasms piesaistīs citu uzmanību, un tev būs iespēja īstenot savus sapņus. Finansiāli šī kārta norāda uz iespējām palielināt ienākumus, taču svarīgi būs izmantot šo enerģiju gudri un nebaidīties riskēt, ja jūties pārliecināti. Un zini, zižļu dūzis atgādina, ka dzīve ir kā degoša lāpa. Tev tikai jāsatver tā un jāskrien pretī saviem mērķiem. Šogad dari to, kas tevi aizrauj, un redzēsi, kā viss sāk notikt. Zižļu dūzis apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu dūzis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var liecināt par aizkavētām iespējām vai zūdošu motivāciju. Tas nenozīmē, ka gads būs neveiksmīgs, bet tev var nākties ieguldīt vairāk pūļu, lai pārvarētu šķēršļus un atrastu sevī iekšējo dzirksti. Attiecībās šī kārta var norādīt uz situācijām, kurās pietrūkst enerģijas vai iniciatīvas. Ja esi attiecībās, iespējams, jūsu saikne šogad prasīs vairāk darba un jaunas pieejas, lai saglabātu aizraušanos un tuvību. Šis ir laiks, kad jāinvestē laiks un enerģija, lai attiecības kļūtu stiprākas. Ja esi viena, apgrieztais zižļu dūzis var liecināt par vilcināšanos vai bailēm uzsākt ko jaunu. Ir svarīgi pārvarēt šīs šaubas un dot sev iespēju piedzīvot kaut ko aizraujošu. Darba un finanšu jomā šī kārta var norādīt uz idejām vai projektiem, kas tiek atlikti vai nenes gaidītos rezultātus. Tas var būt laiks, kad jāpārskata savi mērķi un jāizvērtē, vai neesi izšķiedusi enerģiju uz pārāk daudzām lietām vienlaikus. Finansiāli apgrieztais zižļu dūzis brīdina par iespējamu stagnāciju, ja neizmantos iespējas, kas tiek piedāvātas. Un atceries, apgrieztais zižļu dūzis saka, ka dzirkstele nav pazudusi, tā tikai slēpjas. Kā saka, pat mazākais uguns dirksts var iekurt lielu liesmu, ja tam dod laiku un iespēju. Šogad meklē savu iekšējo dzirksti un neaizmirsti, ka lielās lietas sākas ar maziem soļiem.